Esiet sirsnīgi sveicināti, mīļie draugi, šajā skaistajā maija dienā, kad atzīmējam mātes dienu šeit pie mums Latvijā. Un arī pēc kristīgās baznīcas tradīcijas pagājušā ceturtdiena bija tā sauktā Kristus debesīs uzņemšanas vai debesis braukšanas diena, tāds īpatnējs nosaukums, vai ne? Un ir labi, ka varam atkal satikties šādā meditatīvā noskaņā, pārdomās, mazliet pārculājot gan to, ko paši esam pieredzējuši, gan kas ap mums noticis pasaulē, un klusumā ieklausoties sevi. Un arī šīs pārdomas, lai mums palīdz rast iekšēju klusumu, kura taču pietrūkst. Tagad apkārt dabā ir uzplaucis tik ļoti daudz skaistu ziedu, lapas, koki sazaļojuši, maijs ir pašā plaukumā, un mēs redzam apkārt daudz un dažādus tēlus, vai ne? Tēlus, kas nāk no masu mēdījiem, nāk no tā sauktās vispārējās apkārtējās sabiedrības kultūras, vai ne? Un ir daudz dažādu negāciju, ir daudz dažādu viedokļu par to, kas notiek, par to, ko redzam masu mēdījos, sociālajos tīklos. Un kāds kaut ko nosoda, kāds kādam izsaka atbalstu, vai ne? Kāds priecājas, kāds žēlojas, bet tas jautājums jau ir patiesībā par to, kur esam mēs paši. Kāds ir mūsu iekšējais stāvoklis, dvēseles, tēls, ja tā varētu teikt. Un šajā svētdienā man gribējās atkal izlasīt vārdus no svētajiem rakstiem, konkrēti no 1. Mūzes grāmatas. Par radīšanu, jo apkārt mēs taču šobrīd esam tādā radošā procesā, kura veids pati daba. Un tas arī man uzrunā saistībā ar mātes dienu, ar to, kas mēs katrs esam. Un šie vārdi pavisam īsi par cilvēku radīšanu. Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla. Pēc Dieva tēla viņš radīja to. Vīrieti un sievieti viņš radīja, un Dievs viņus svētīja. Cik vienkārši, vai ne? Gadu tūkstošu seni vārdi pasaka to ārkārtīgi pašsaprotamo, kas mēs esam. Dieva radīti. Katrs ar šo savu identitāti, katrs ar savu būtību, kas bieži vien ir ļoti, vai ne, iekšēji samežģīti, pilnīgi iespējams. Arī vienam vairāk, otram mazāk, bet nekad tā nav vienkārša mūsu būtība un mūsu identitāte, un lielākajā daļā gadījumā tā ir, nesaprasta un neatklāta arī. Varbūt, ka daudz pat mēs to negribam atklāt, un tādēļ arī maldāmies, kāds vairāk, kāds mazāk, un arvien no jauna meklējam, dažādos meklējumos. Redzam, kā pasaule ir iegrimusi, negribās neko jau īpaši daudz kritizēt par to, kas notiek, negribās saukt kādus notikumus, norises, par ko tā saucamā populārā kultūra jūsmo, negribās saukt to visu vārdā,
Bet, nezinu, kā jums, man šķiet kaut kas pietrūkst, un nedomāju, ka tā ir tāda kritika vai moralizēšana, ja mēs sakam, ka mēs tā īsti nevaram pieslieties tām norisēm, kas tiek atbalstītas no, varbūt, nezinu, 80, 90 vai vairāk procentu mums apkārt esošo cilvēku puses. Varbūt, ka tas ir dabiski. Un ir jau arī man šķiet tā, ka arī tad, ja tikai 1 vai 2 no 100 vai 1000 pasaka kaut ko savādāku kā šie 100 vai 1000, tas nenozīmē, ka tas, ko saka šie 1 vai 2, ir nepatiesība. Tas nenozīmē, ka tiem 1000 un 100 ir taisnība. Ja mēs esam šajos meklējumos it kā jau daļa no vides, no pasaules, bet cik zīmīgi vēl kāds pants no Jāņa evaņģēlija, kas pēc baznīcas kārtības paredzēts ir šai svētdienai plašākā tekstā, kur Kristus saka par saviem mācekļiem, cilvēkiem, kas viņam tuvi. Un viņš saka tā, viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Jā, arī man kādreiz ir sajūta, ka tā pasaule, kas apkārt virmo, tā nav īsti tā, kurā es iedaros. Un es zinu patiesībā vairākus, daudzus tiešām cilvēkus, kuri tieši šīs pašas izjūtas ir izteikuši un izsaka, turpina izteikt, ka tā pasaule, kurā tie dzīvo, tā ir savādāka nekā tie sajūta savā dvēselē, savas dvēseles norises, ir kāda disonance, kāda neatbilstība. Kā tajā visā rast iekšēju saskaņu, harmoniju. Kad bijām mazi, es zinu, ka katram ir kāda savādāka situācija ar ģimeni, ar vecākiem. Katram ir kāda sava īpaša ģimenes pagātne, ja tā varētu sacīt. Bet mums visiem tā vai savādāk ir bijušas kādas, figūras, kas ir vecāki, tēvs, māte. Un es tiešām ticu un ceru, ka katrs kaut kad vismaz ir kādu harmoniju pieredzējis savā bērnībā, kas nākusi no tēva, no mātes. Katram no mūsu vecākiem ir mums nodotās problēmas, un mūsu vecvecāki savukārt ir nodevuši mūsu vecākiem viņu grūtības un disonances. Bet ir bijuši šie atspulgi vai atmirdzējumi no šīs dziļās harmonijas, ko katram bērnam dod kaut vai uz brīdi, kaut vai uz mirkli viņa vecāki, māte. Kāpēc tad ir šīs brīnišķīgās mūsu pašu latviešu tautas dziesmas par māmiņu? Kāpēc tad arī visās lielajās garīgajās tradīcijās, kuras ir kaut cik nopietnas, ir vecākiem tik liela nozīme sniegta, parādīta, dāvāta? Tāpēc, ka tā cerība vismaz ir, ka no turienes mēs kaut ko no harmonijas varam mācīties un smelties, no saskaņas, no savas identitātes, no savas dzīves, no gudrības. Nevelti gan katoliskajā tradīcijā, gan pareizticīgajā tradīcijā ir šī te mātes Marijas godināšana. Mātes Marijas godināšana, kas ir Jēzus māte, vai ne? Tāpat arī kristīgajā tradīcijā un īstenībā daudzās citās tradīcijās ir šīs te dievišķās gudrības, jeb Sofijas, arī kā mātes, visu vienojošās, visu aptverošās radītājas mātes godināšana, kas iet kopā, kas
ir kopā ar radītāju tēvu, kopš pasaules radīšanas. Tur ir tā harmonija. Un nezinu kā jums, bet vismaz man, raugoties daudz un dažādās norisēs, tuvāk un tālāk, gan dzirdot ziņas par kariem, gan Palestīnā, gan Ukrainā katru dienu no jauna, gan citur pasaulē, gan ieslēdzot televīziju un skatoties to, kas it kā cilvēkiem patīk, ir šī sajūta. Bet kur tad ir palikusi šī harmonija? Kāpēc tās nav? Kā atrast to no jauna? Katram ir jāiziet, es domāju, diezgan neviegls ceļš, lai pie tās atkal no jauna nonāktu. Un patiesi man šķiet, ir vērts padomāt, ka ne jau tajā, ko saka kāds mēdījis, ne jau tajā, ko saka 90 vai vairāk procentu apkārtējo balsu, ne jau tajā noteikti ir patiesība un gudrība. Varbūt varam atrast to kaut kur dziļāk, kaut kur, jā, patiesāk un senāk. Un noslēgt šīs svētdienas mātes dienas meditācijas brīdi gribētu ar vārdiem no Salmana sakāmvārda grāmatas, kur tieši ir runāts par šo dievišķo gudrību. Dievišķā gudrība pati saka tā: kas mani rod dzīvību un iemanto labvēlību, bet kas mani atmet, dara sev pāri. Tā saka šī dievišķā gudrība, kas tiek kristīgajā tradīcijā saukta vārdā Sofija. Tā ir pilnīgi noteikti šī radošā, mātišķā, dievišķā enerģija un gudrība, kas man šķiet ir arī šie gara augļu, ko Kristus nosauc piepildījumu, īstenojums. Mēs kopīgi arī par savām mātēm, par saviem vecākiem, par sevi pašu, saviem bērniem un savu vidi, kurā esam, lūksim Dievu tuvumu, Dievu gudrību arī savai zemē, savai tautai, savai valstī un plašākai pasaulē ar Kristus vārdiem. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neiever mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Dievs, lai dod mums savu gudrību, spēku un mieru. Tēva, Dēla, Svētā gara vārdā.